Es sveiks sporta draugu un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Sporta pasaules izaicināšana pieķert sportojot komanda ir ievedusi dziļi mežā. Nē, par sēņošanas čempionātu mēs nestāstīsim. Labāk dosimies līdzi pārgājienā kādai jauniešu grupiņai, kura vārdu sports ite nemaz nav iekļāvusi svešvārdu vārnīcā. Aiziet, pieķerts sportojot! Dažiem noteikti radīsies jautājums, kāpēc pieķerts sportojot komanda ir izvēlējusies stāstīt par skautiem un gaidām. Pavisam vienkārši, arī skauti un gaidas ir ļoti fiziski aktīvi, un pieķerts sportojot komandas misija ir stāstīt ne tikai par sporta veidiem, bet arī par fiziskajām aktivitātēm. Un lūk, mēs esam izvēlējušies piedalīties skautu un gaidu pārgājienā, un līdzās mums ir Ogres skautu un gaidas vadītāja Līga Jagmane. Sveika! Sveiks! Pastāsti lūdzu tad sākumā, kas vispār ir skautu un gaidas, lai pieķerts sportojot raidījumu skatītājiem rastos priekšstats, ka mēs esam izvēlējušies pareizo vietu. Teiksim tā, skauti un gaidas ir iespēja iemācīt jauniešiem būt fiziski aktīviem, rūpēties par savu veselību un novērtēt to. Jo bieži vien ikdienā mēs darām kaut kādas citas lietas, sēžam pie telefoniem, pie saviem datoriem un tad ir grūti izlīst no mājām un darīt kaut ko aktīvu, bet skauti un gaidas ir tā vieta, kur kopā ar sev līdzīgi domājošiem, ar savu vecumu jauniešiem var atrast dažādas iespējas, kā sevi izklaidēt brīvajā laikā, kā piemēram šīs dienas pārgājiens. Jā, paši arī skauti un gaidas ir ikdienā sportiski ar kaut ko nodarbojās paralēli, bet kāpēc viņi ir izvēlējušies iesaistīties šajā kustībā? Teiksim tā, pilnīgi pareizi, kā tu saki, ka viņi visi ir ļoti aktīvi. Man liekas, ka visi jaunieši, kas pie manis nāk, viņi visi nodarbojās vai ar kādu sporta veidu, vai dejām, vai tiešām ir aktīvi kaut ko vēl dara bez skautiem. Un, teiksim tā, skauti iedod to ideju, kāpēc tas būtu jādara. Palīdz saprast to, ka ir svarīgi rūpēties par savu veselību un ka veselība ir mūsu lielākā vērtība, ko mēs varam saudzēt. Viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Kā mēs ikdienā, ko mēs darām, ko mēs ēdam, to arī mēs mācamies, ko mēs izvēlamies, teiksim, darīt savajā brīvajā laikā, vai mierīgi sēžam, neko nedaram, vai izējam kādā aktīvā pastaigā, vai izējam paskriet, vai dodamies kādā laivu braucienā, vai braucam uz nometni, kas arī ir viena no neatņemamām skautisma sastāvdaļām. Kad ir kāds jaunietis izvēlējies iesaistīties, jā? Es būšu skauts, es būšu vai gaidu vai skauts, jā. Viņš atnāk un ko viņam piedāvā? Ko viņam kas ir tās iespējas, ko viņš varēs darīt šeit? Mums tieši pagājušo sestdienu, nedēļu atpakaļ, sākās jaunā sezona. Tas nozīmē, ka mums sāks tāds posms, kas ir pildīts gan ar nometnēm dažādos gada laikos, gan ar iknedēļas nodarbībām. Atnākot uz pirmo nodarbību, es viņam varu uzreiz piedāvāt, hei, tu vari nākt ar mums pēc nedēļas pārgājienā, šeit patās Ogres un Ikšķilas apkārtnē, iepazīt, apskatīt. Un vēl 2 nedēļas vēlāk mums jau ir nākošā nometne, kas jau būs Pūras apkārtnē, kur tādiem no 12 gadu vecuma tie jau dzīvo ārā, viņiem jau ir sūrāki laikapstākļi, viņiem jau ir vairāk pārbaudījumu, un tās ir tās galvenās lietas, ko es varu tagad uzreiz piedāvāt. Bet principā tās ir iknedēļas tikšanās, kuru laikā mēs vai izvēlamies doties dabā, kādā pārgājienā, vai mēs tiekamies Ogrē. Mums ir ļoti jauka mītne Ogres skautu un gaidu muzejā jau vairākus gadus. Turpat ārā ir liels pagalms, kur mēs varam iziet un izskrieties un izlēkāties un izālēties, kas tieši ir vajadzīgs varbūt tādiem mazākiem. Tas tāds mīļākais posms nodarbībā. Bet ir šīs nodarbības, kuru laikā mēs arī mācāmies apgūstam visu to, kas ikdienā tev ir svarīgs un noderīgs. Ne tikai saistībā ar aktīvo dzīvesveidu, tā ir viena daļa no lietām, ko mēs darām, bet arī tīri kā sarunāties vienam ar otru, kā sadarboties, kā cienīt vienam otru. Tādas arī ļoti svarīgas pamatlietas, kas ikdienā nodara. Gaidas visā godībā ar visu formu, visu pārējo. Kādas jums sajūtas pēc pārgājiena? Ir labi, jā. Riktīgi forši. Tāds sīkums sniegs, vai ne? Jā, ir diezgan, jā. Kā jums vispār sākās? Kāpēc jūs izdomājāt pievienoties gaidām? Man mamma uztaisīja pārsteigumu apmēram tā, viņa man apsolīja, es labi mācīšos, viņa man aizvedīs uz kaut kurienes, kaut kādām nodarbībām, un es sāku labāk mācīties, viņa man aizveda, un es sāku iet skautās un gaidās. Aha, redz kā, tur principā vecāka izvēle, ne tā bija? Tas bija tikai pārsteigums. Nostrādāja pārsteigums? Jā, noteikti, tāpēc, kad viens no vislabākajām nodarbībām, kuras jebkad esmu gājušas. Ko tu esi tādu ieguvis, ko tu jau esi iemācījusies?
Daudz kas daudz lietas par Latviju jaunas, kuras iepriekš pat varbūt nezināju un kā izdzīvot dabā. Un jā, lielāku patriotismu par Latviju. Kā ar tevi? Kā tev sākās tas ceļš? It kā jau doma bija sen aiziet, un ja nebūtu līgas, man sen nebūtu šeit. Un tad viņi man tā kā paņēma līdzi, un tad es arī sāku iet. Māsu arī šogad paņēma līdzi, viņa arī ļoti laimīgi ir. Aha, tev tā kā ģimenes jau lieta jau paliek, vai ne? Jā, mana mamma arī agrāk ir gājusi pie vienas no Latvijā tādām pazīstamākajām vadītājām. Un tā, mums tāda lieta visiem patīk. Kas tāds lielākais, foršākais piedzīvojums, ko jūs esat izbaudījušas būdams gaidās? Noteikti nometnes tās ir gan starptautiskās nometnes, kas ir arī citur pasaulē, ne tikai šeit pa Latviju, un ir arī tādas, kur ir no Latvijas tikai. Un tā, ļoti daudz cilvēks var jaunas iepazīt, ar ļoti daudz lietām nodarboties. Bet to visu jau uzzinās tikai tad, kad tu pievienosies, vai ne? Nu jā, savādāk jau nevar. Nedrīkst arī stāstīt tāds noslēpumiņš. Jā. Nu ja mājās sēžot, jau nevar uzzināt neko jaunu. Jums tādas krāšņas formas un dažādas uzšuvis un vispārējais. Kas tas vispār ir? Tam noteikti ir kaut kāda nozīme, vai ne? Jā, tad mums uz kreisā pleca ir vienības numurs. Mēs esam no 29. gaidu vienības. Šeit mums ir Latvijas karogs, kas norāda, no kuras valsts mēs esam. Šī ir pasaules gaidu zīme. Zēniem ir arī pasaules skautu zīme. Un šeit ir mūsu nozīmīte, kas norāda, ka mēs esam gaidu pakāpē. Un šī ir iepriekšējā nozīmīte, kas ir no guntiņu pakāpes, kas ir mazākiem bērniem. Tas ir kaklauts. Kaklautu var iegūt kopā ar nozīmi, tad, kad dod solījumu. Ar goda vārdu solos visiem spēkiem censties būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajiem katrā brīdī un pildīt gaidu likumus. Kā no grāmatas vienkārši nobēri. Stāsti, kāpēc tu esi šeit un cik ilgi jau tu esi skauts? Es esmu 6. gadu. Šeit es esmu, jo man patīk pārgājieni, tas ir labs laika pavadīšanas veids. Un negluži izglītojuši, bet sportiski tas arī visādi šīs aktivitātes un paši pārgājiens. Ko tu teiktu, piemēram, citiem pušiem, meitenēm, lai viņi atnāktu un izmēģinātu skautu un gaidu kustību? Lai nāk, tas ir diezgan par Latviju var iemācīties izdzīvošanu. Mežā, pieņemsim, tev ir 3 sērkots, viņi tev jāiekur ugunskurs no dabas materiāliem un iekur. Un tam visam pa vidu vēl kaut kur ir vēl sports, vai ne? Jā, ir visas tās aktivitātes, sports, visi tie pārgājieni, tas viss jau gan jau kaut ko uzskačā. Uzskačā, skilu uzskačā. Jā. Cik domā pats vēl piedalīties un būt par skautu? Es domāju, diezgan ilgi, es gribētu. Ja nekas nemainīsies dzīvē, tad, protams, ka es būšu ilgi, cerams. Kā tev pašai sākās šis ceļš gaidās? Mans ceļš sākās jau 8 gadus atpakaļ, kas īstenībā es jau vairs nebiju jaunietis, es jau biju jau tāds 20+, un tas tā tik bieži nenotiek, ka tādā vecumā sāk. Bet man draugs stāstīja, man ļoti patīk tie piedzīvojumi, kuros viņi bija, un es teicu, klausieties, es arī gribu. Un tad es pieteicos, tajā laikā Ogrē nebija skautu un gaidas, bija skautu un gaidas, kas darbojās Ķegumā, tad es darbojos kopā ar viņiem. Bet man klusībā visu laiku bija tā doma atjaunot Ogrē skautus un gaidus, jo 90. gadu laikā un arī 2000 sākumā Ogrē arī darbojās skautus un gaidus, par kuriem es vispār neko nezināju. Un tagad man šķiet, kā tā es varēju nezināt. Es redzu bildēs, ka tur ir mani pazīstami cilvēki, kas ir bijuši, bet viņi neko nav stāstījuši. Un man gribās to pārvērst visu tā, ka tie jaunieši, kas ir šodien skautos un gaidās, ka viņi lepojas ar to, ko viņi šeit dara, ka viņi lepojas ar to, ka viņi sestdienās nesēž mājās, bet viņi ir ārā fantastiski skaistā rudens laikā, ļoti skaistā vietā šeit, piemēram, un ka viņi lepojas un stāsta par to saviem draugiem. Jā, tu atjaunoji to Ogrē kustību, bet vispār kā tāda Latvijā tā ir diezgan laikam ilgu gadu pieredze tur bijusi. Jā, Latvijā, teiksim tā, pēc 2 gadiem mums jau ir 100 gadu jubileja, kopš Latvijā ir skauti un gaidas. Un šobrīd Latvijā mēs esam viena no lielākajām jauniešu organizācijām. Un mums ir ne tikai Ogrē, Ķegumā jaunieši, bet ļoti daudz ir Rīgā, Valmiera, Tukums. Principā mēs mēģinām tā izplasties un aptvert to visu Latvijas teritoriju. Mēs virzamies uz to, bet jāsaka, jā, mēs esam daudz. Un tas kopējais skaits Latvijā? Šobrīd mēs esam Latvijā ap 700. Diezgan daudz. Jā. Kurš katrs, pieņemsim, sporta klubs var palapoties ar tik lielu pulku? Jā, tieši tā. Tā kā mēs augam, mēs ļoti priecē tas, ka
ne tikai jauniešiem ir interese, bet ko es arī šajā gadā jūtu, ka ir ļoti liela interese no vecāku puses. Ka viņi tiešām nāk un prasa, ok, pastāstiet man vairāk, kas tad īsti ir tas, ko jūs ar jauniešiem darat. Citus gadus varbūt bija tā, ka viņi atved tos bērnus un tā kā atstāja un pēc nodarbības atbrauc savākt, bet tagad ir tā, ka viņi atbrauc un ok, es gribu ar tevi iepazīties, es gribu zināt, ko jūs darat. Un tas, man liekas, ir rīktīgi forši, jo tas nozīmē to, ka ne tikai jauniešiem ir tā sapratne par to, kāpēc viņi šeit nāk, bet arī vecākiem ir sapratne. Un līdz ar to vecāki arī var viņus pamudināt un iemotivēt, ka varbūt tomēr aizbrauc uz to nometni, tur visu ko jaunu iemācīsies un jauns draugus iegūs un tā. Jā, man šķiet, ka sabiedrībā ir kaut kāda arī mīte par skautu un gaidu, to liederību un vispār pastāvēšanu, ka tas ir kaut kāds, ka tas varbūt pat nav liederīgi pavadīts laiks, bet īstenībā ir pavisam pretēji. Tas noteikti ir pavisam pretēji. Jāatzīst, ka man ir arī vecāki, kas sākumā ir bijuši ļoti skeptiski pret visu šo, bet gadu gaitā redzot, kā viņu bērni nāk un viņiem patīk un viņi atveras un viņi visu ko apgūst, tad arī šie vecāki kļūst tādi atvērtāki pret visu to lietu. Bet, protams, ka ir dažādi stereotipi, ko tu jūs tur cepumus cepat un tā. Ok, mēs varam cept arī cepumus, tā ir viena no 1000 lietām, ko mēs varam darīt, jo, teiksim, tā skautismā un gaidismā nav tāda ierobežojuma, kas tev pasaka, ok, šito tu nevarēsi darīt. Bet, jebkas, ko mēs daram, tas vienkārši ir jāpāvērš ar mērķi, ko tad mēs no tā iegūstam, ko mēs no tā varam iemācīties, kur mums tas dzīvē var noderēt. Arī cepumu cepšana dzīvē var noderēt. Vispār jau vasaras un pavasari ir tāds vairāk laivošanas posms. Vasarās arī, protams, ir ļoti daudz pārgājienu, bet, teiksim tā, Latvijas laikapstākļos pārgājieni un nometnes mums ir cauri gadu. Arī janvārī -10, -15. Mums ir ikgadējā nometne, saucās Baltais vilks, kur mēs dzīvojamies Ložmetē kalnā. Un tad, tas, man liekas, ir tāds grūtākais, jauniešiem grūtākais pasākums. Mums, kā lielajiem, tas ir vairāk tāds pats. Mēs atkal tiekamies jau tur 8. gadu vienā un tajā pašā laikā, vienā un tā pašā vietā. Teiksim, katrā mūsu tikšanās reizē ir kaut kas aktīvs. Kaut kāds izaicinājums, vai ne? Jā, noteikti. Vai tas ir fizisks izaicinājums, vai tas varbūt ir vienkārši tāds personīgs izaicinājums, bet katrā reizē ir kaut kas aktīvs, kaut kāds izaicinājums sev, lai mēs varētu augt. Ja tagad kāds no raidījuma skatītājiem, kurš vai nu vecāks jau, viņam ir sava atvese, kuru viņš gribētu sūtīt uz skautiem un gaidām, ja arī pats jaunietis redz un saprot to, ka tas ir interesanti. Kā viņam rīkoties, kur meklēt to informāciju? Jā, viens var mūsu mīļajā dārgajā Facebookā meklēt Ogres skauts un gaidas, kur ir mūsu lapa, kur var arī uzzināt par to, kad un kur ir nodarbības, kādi ir kaut kādi tuvākie lielākie pasākumi, kur mēs plānojam piedalīties. Vai arī var apmeklēt mājaslapu skauti.lv, kur arī var uzzināt par visām vienībām, ne tikai Ogrē, bet par vienībām par Latvijas mērogā, tieši tā. Es teikšu godīgi, man sarunas laikā ausis jau sāk svilpt un baigi interesanti ir pašam kaut kā piedalīties, bet kur ir tā vecuma robeža vai kaut kāda vai tāda pastāv? Nav vecuma robežas. Tur jau ir tas jaukais, ka arī es savā, ne vecumā, bet vēl jaunumā, es arī mēģinu atrast šeit to, kas man tajā brīdī ir svarīgs. Man ļoti patīk strādāt ar jauniešiem un viņiem kaut ko iemācīt un redzēt viņu spīdošās acis, kad viņiem patīk, ka viņi ir kaut ko izmēģinājuši traku, no kā viņiem ir bijis varbūt baili iepriekš, un tagad tas liekas pilnīgi parasta lieta. Tad, jā, katrs vecums var atrast kaut ko sev tieši. Kāds grib attīstīt sevi kā vadītāju, strādājot ar jauniešiem, dažādu vecumu jauniešiem, tad šeit ir visas iespējas to darīt. Jā. Nākamās dienas piedzīvojumus mēs nerādīsim raidījumu Pieķerts sportojot ietvaros tikai tāpēc, ka, lai saglabātu kaut kādu intrigu, lai tad cilvēki nāk un paši izmēģina, kas ir skauti un gaidas. Nebojāsim šo burvību, meklējiet informāciju, ja vēlaties iesaistieties, piedzīvojumi un izaicinājumi visu caur gadu. Garantēts. Vai ne? Tā ka izmēģiniet, kāpēc ne, vai ne? Jā, tieši tā. Nāciet un izmēģiniet. Paldies!